Sieviešu pirmās līgas ceturtdaļfināla sērija starp Rīgas Slavām un Irlavu Tukums ir noslēgusies. Otrajā mačā pārliecinošu uzvaru ar 11-2 izcīnīja Lavas. Uz sarunu esam aicinājuši komandas uzbrucēju Paulus Loģi. Tavs komentārs par pusfināla sēriju un vai esi apmierināta ar rezultātu? Ja jau mēs uzskatām, ka mēs, protams, esam apmierināti. Šī spēle bija, pēdējais periods bija pilns ar divīšiem, nevajadzīgiem divīšiem. Man liekas, ka tiesas arī varēja veidot tos apusējos, jo tas nebija tik kā vajadzīgs, vismaz es tā uzskatu. Bet pirmā spēle bija iespējams grūtāk, jo viņām laukums ir ļoti specifisks un mēs neesam pie tā pietiešas, bet šī ir mūsu telpa, šīs ir mūsu mājas un cīnījāmies un uzvarējām. Otrā perioda sākumā nonācāt iedzinējos, pēc tam izlīdzinājāt rezultātu un te pēkšņi 5 minūtes vairākumā. Vai zināmā mērā šeit veiksme nepalīdzēja jums, kā Irlavietis nospēlēt tik rūpīgi? Spēle ir spēle noteikti dažādi. Viņas dabūja 5 minūtes to, mēs to izmantojām. Trešā perioda pirmajā pusē, kā jau tu minēji, daudz noraidījumu. Kur pazuda disciplīna? Varbūt, jā. Redzams, bija Irlavietis ļoti to gribēja un pirmais periods tiešām bija grūts, viņas cīnījās un mēs nezinājām, ko lai daram, bet saņēmāmies un mēs to gribējām, mēs arī to gribējām un iespējams arī tas lielākais nostrādāja, kāpēc arī bija pietiekuši. Pusfinālā jums pretī stāsies Liepājas Universitāte. Komanda, ar kuru Rīgas Slavām ir gājis dažādi, kā gatavosieties nākamajai play-off kārtai? Cīnīgi trenēsimies. Paldies par interviju! Paldies!